Uzvara tā ir lieta, kuru var nomērīt. Es zinu maz cilvēks, kas 19 gados atvēruši uzņēmumu. Pirmā mēneša apgrozījums ir desmitiem tūkstoši eiro. Ko tu paņēmi no Amerikas? Kā ir dzīvot bez ģimenes gandrīz gadu? Bet esmu pateicīgs Latvijai, ka viņi man iemācīja strādāt skolā. Strādāt. Un brauc uz Ameriku skrūvēt kafejnīcas. Es atvēru uzņēmumu Amerikā. Savā Connecticut štatā es jau uzsāku uzņēmumu. Es gribēju pievērt acis uz to, ka es kā F1 students nedrīkst strādāt. Man atziņa bija, ka skola man nogalina kreativitātei, man neļāva attīstīt manu domāšanu, es domāju savādāk. Var izklausīties nežēlīgi. Es vienmēr neesmu baidījies pārbaudīt bērnus tuvu ekstremālām situācijām, kontrolējamām. Lai tu līdz galam pateikt nē un lai tu nekad nenožēlotu. Kāpēc forma podcasts? Man ir sajūta, ka sociālajā mēdīju profilos, kur es lieku savu saturu, TikTokā un Facebookā, cilvēki man nedaudz redz kā tādu multfilmu, jeb filmu tēlu. Es nevaru parādīt sevi, ir tikai viss forši, ir viss labi, nav nekādas problēmas dzīvē, nav aizkulises un vispārējais. Es domāju, ka šī ir vieta, kur es varu cilvēkiem pastāstīt, kas es esmu. Es varu intervēt citus cilvēkus un saprast, kas ir viņi, un kaut ko parādīt cilvēkiem vairāk, nevis tikai ēst, skriet, ceļot. Parādīt sevi, parādīt citus. Tiešām man gan likās, ka tu esi Mikija pele, kur tikai gatavo ēst un iepriecina skatītājus. Starp citu, daudz jau skatītāji paskaitīja, ka mēnesī ir 1,5 miljonus līdz 1,700,000 skatījumi un jau pie 32,000 sekotāju. Bet tas būs pēc tam. Kāpēc uzvaras instinkts? Jā, podkāsts sauksim par uzvaras instinktu. Paldies, ka tu, Pēter Dimants, mans tētis, ir piekritis piedalīties kopā ar mani šajā podkāstā. Mums katram ir ko pateikt, viņa pieredze ir daudz lielāka. Es domāju, ka ja tu vari atstāt man un visiem skatītājiem pieredzi un tās lietas, tās kļūdas, ko tu izdarīsi, un es varētu paņemt sev, un citi var paņemt sev un neizdarīt viņas vēlreiz, un uzreiz izdarīt pareizi, būtu baigi labi, un man tas ir tiešām svarīgi. Kāpēc uzvaras instinkts? Jo es gribu dzirdēt, es gribu šeit uzvarētājs, es pats gribu būt uzvarētājs, un es gribu saprast, kas cilvēkam katram ir tas instinktīvais, jeb domāšana, kas ir tā uzvara, jo man nepatīk zaudēt vairāk, nekā man patīk uzvarēt. Par tētiem runājot, mēs neesam taisījuši bioloģisko testu, bet skatoties man uz tevīm, es redzu savu dēlu, izņemot matus, tas tev laikam ir no vecā tēva, no mammas līnijas, bet man patīk nosaukums, ko tas izvēlējies, jo arī uzvara tā ir lieta, kuru var nomērīt, tā ir lieta, kura sākas ar mazumiņu, jeb mazām uzvarām, un kur pārvēršas lielās uzvarās, un katram priekš mums var būt dažādas uzvaras. Tā nav tikai biznesa uzvara, sporta uzvara, tā ir arī saklātas gultas uzvara. Ja tu saklāji 7 dienas pēc kārtas pareizi savu gultu, arī tā ir maza uzvara, ar ko sākas viss bērnībā. Bet mana motivācija, kāpēc kopā ar tevīm esmu, priekš manis tā ir iespēja izveidot dienas grāmatu. Dienas grāmatu par sarunu starp divām paudzēm. Tu esi jau pietiekamā briedumā, bet vēl jaunībā. Un es varu uzdot jautājumus tev, tu vari uzdot man, un mēs varam apmainīties saviem viedokļiem, jo mūsu uzdevums ir veidot jau tālāk, palīdzēt mūsu ģimenei, bērniem, mazbērniem. Tāda mazliet filozofija tajā visā ir. Un tāpēc šīs divas ģenerācijas, ja divas paudzes, manuprāt, ir ļoti interesanti, vismaz priekš pirmajām reizēm. Tu esi uzvarējis jau dzīvē? Tev ir cik? 45 jau? Šogad 45 palika. Tu esi uzvarējis? Kad no? Tad, kad man bija 18, jeb līdzīgi kā tev, man bija jāraksta atcerējums skolā, vēl tur viens no pēdējiem. Un es uzrakstīju, tur bija saruna par uzvaru, un es uzrakstīju, kopš tās reizes nekad neesmu rakstījis savas domas, jo par šīm domām man lika zemes atzīmes, jo visam bija formāts. Līdz to man atziņa bija, ka skola man nogalina kreativitātei, man neļāva attīstīt manu domāšanu, es domāju savādāk, redzēju savādāk. Un es noformulēju savus uzvaras, kad mana pirmā uzvara būs, ja es beigšu skolu, visaugstāko iespējamo līmeni skolām. Pagaid, tev liekas slikts atzīmes, tev nepatīk savas domas rakstīt. Tu saki, tu gribi būt uzvarētājs, es uzvarētājs, varbūt nezinu, bet tu pabeidzi bakalauru, maģistru, tu esi iesācis arī doktorantūru, vai ne? Tu doktorantūru nepabeidzi. Doktorantūru vēl jāpabeidz. Doktorantūra ļoti, ļoti smaga, liela tēma, kuru pabeigsim, bet atgriežoties,
Tātad pirmā lieta bija, lai tu būtu uzvarētājs manā galvā, kā es rakstīju atcerējumā, man ir jābūt ar labu izglītību, man ir jābūt nopelnītam pirmam miljonam, man jābūt apprecējušam un man jābūt 5 bērniem. Tāda bija mana uzvara. Tev ir 4 bērni, es nezinu, vai tev ir miljons, bet laiks vēl ir. Par naudu labāk ir nerunāt, bet ģimene ir pietiekami, bet par uzvarām, manuprāt, uzvara ir jebkas, kas ir vairāk par viens bērns ir uzvara. Tā ir kolosāla uzvara, tas ir dzimtas turpinājums, tas ir tās zināšanas, kuras var nodot 2 bērni, tas jau ir bonus, 3 bērni, tā vienkārši skaista pasaka, 4 bērni, tā kā tagad, tas ir piepildījums, uzvaras piepildījums. Tu atceries savu pirmo uzvaru, fizisko sporta uzvaru? Es domāju, tas bija agri jau kādi 4 gadu vecumā. Pirmais mans sports bija karatē. Un tad, kad man nesāja no viena korta uz nākamo laukumu, lai sacenstos ar citu valstu, Baltkrievijas, Krievijas tādiem jauniešiem arī. Un tad, kad tu varbūt uzvari, zaudē pret lielākiem, tās medaļas ceļ. Un tu jūti, ka tev ir 4 gadi, bet tāpat jūti, ka tās medaļas kaklā paliek vairāk un vairāk un vairāk. Un, tu skaties arī uz citiem bērniem, tu jau vari 4-5 gadu vecumā izmērīt, tu jūti, ka paliek vairāk un vairāk. Un tad lēnām sāc saprast, ka jā, bet man ļoti nepatika karatē, bet tā uzvaras sajūta bija. Ko tu iegūti no karatē? Es nezinu, es atceros. Kā domā, kāpēc es tevi palaidu uz karatē un kāpēc pēc tam uz peldēšanu, pēc tam uz futbolu? Kāpēc karatē? Es ienīdu visu par karatē. Man nepatika tērps. Man nepatika tas fiziskais, cik bija grūti. Bija grūti, es saku, treniņu sāku. Man nepatika vieta, kur tas atradās. Man nepatika smarža zāles. Nekas man par to visu nepatika. Bet es atceros, kad bija tāds reizes, kad tu teici, Ričard, tev rītā sacensības. Tu jau man tad mācīji gatavoties sacensībām iepriekšējā dienā. Piemēram, tagad, kad spēlēju futbolu, vēl nesen diezgan augstā līmenī. Es jau sāku gatavoties 3-4 dienas pirms tam, ogļhidrātus lādējot, miegas vispārējais. Tad arī mācīja, ka Ričard, tu vēl nezināji tik daudz par uzturu un sportu, bet teici, Ričard, es tev uz tērpu ieliku briežu ragos, sasēju iekšā, ieliku dīķī, mērcēties, rīt tev būs briežu spēks, mauksi. Un jau tad tika ielikts tas, kad gatavojies tai nākamajai cīņai sportam, jeb spēlēji iepriekšējās dienās vai gadu, mēnesi iepriekš visu laiku. Bija 2 iemesli, kāpēc tu gāji karatē. Pirmais iemesls, tā ir pirmā vieta, kur bērnus vispār pieņem. Tik agrā vecumā, ja tā ir kopēja sagatavošanās, citos sporta veidos tik agri nepieņem. Un savukārt plusi no karatē ir disciplīna, kārtība, super mega fokusēšanās, impulsivitāte un pirmās cīņas, kuras tev bija tipa sumo, tev ir jāizplodē ļoti ātri, tev jābūt pietiekamai izturībai un tā ir savā ziņā spēle, koordinācija, pretinieku lasīšana, tā ir psiholoģija tie vecumā. Es tev atgādināšu, tas bija 11. gads, 450 sportisti bija Latvijā. Un tās bija lielākās sacensības, kas bija pēdējo 8 gadu laikā bijušas. Un tu pārstāvēji Latvijas ogres komandu. Un šajā sacensībās notiek tā, ka cīņa līdz 2 uzvarām, tie, kas uzvar, tie iet tālāk, un tu tiki finālā. Finālā tu tikies ar Krievijas Kaļiņgradas vietas sportistu Artjomu. Un viņš bija absolūts čempions pa šiem gadiem. Viņš bija ļoti liels izmērā. Viņam frizūra bija tāda, ka viņš atnāca visu apēst. Un izejot ringā, es dzirdēju, kā krievu valodā tika teikt saukļi. Tu esi uzvarētājs, tipa biģīķeļi, tu esi lūdšī, tu labākais. Tas ir vēl labi. Bet tas, ka tika teikts jau, kad tev jau medaļas jau ir kaklā, man likās dīvaini. Un tad, kad jūs izgājāt ārā tajā cīņā, es zināju, ka būs smagas cīņas. Tāpēc iepriekšējā vakarā es tev tiešām to visu biju izdarījis, un tavs tērps tika izmērcēts ūdenī. Tā ideja bija, ka tev jābūt lokanai kā zivī, kuru nevar noķert rokās, noturēt, jo tev visu laiku pretinieks ķer. Tev bija iekšā brieža raks, kas parādīja šo spēku. Un arī briežiem reizēm ar mazākiem ragiem dzīvnieku uzvar lielāks dzīvnieks ar lielākiem ragiem. Tas ir simboliski un tas ir ļoti tā enerģētiski. Un tavs kimono tērps tika izkārts ārā pie dīķa ar domu, ka vējš, tev jābūt vieglākam pa vēju un tev jābūt ātrākam pa vēju.
Un tajā brīdī, kad tu gāji ar to pretinieku, teici, tas nav iespējams. Viņš tiešām bija liels. Es teicu, Ričard, ne tikai tu ar savu sagatavotību esi tam gatavs, bet mums pat nav svarīgi tavu šoreiz uzvar. Tu jau esi uzvarēties, kad tu stāvi ringā finālā ar tik spēcīgu čali. Bet tas, ko tu esi darījis līdz šim, un tas tavs tērps, ko tu patreiz esi paņēmis sev līdzi, vienkārši ej un dari. Un tev pirmā cīņa bija tāda, ka tu izskrēji ārā, viņš bija lielāks, viņš tevi saķēra, viņš tev pa to laukumu vazāja. Tu nepadevies, tu ļoti centies, tu mēģināji tehniski viņu dabūt nomest zemē, tev tas neizdevās. Šī cīņa bija ļoti ilga, bet beigās viņš tomēr spēku tevi paņēma un tevi dabūja ārā. Viņš izgāja ārā un publika tur latvieši bija pat tevi un teica, aiziet, Ričard, plaudēja. Un pretī bija puse, apmēram bija lamu vārdi, treneri kliedza viņam. Ты можешь еще его добей, tas nozīmē nosit viņu līdz galam, tā kā nosit, dabēj, saka Rildā. Un tu iznāc ārā, es teicu, ka es nevaru. Es teicu, Ričard, visi kārtībā, ej atpakaļ, jo tev ir minūtes pēc tam sagatavošanās. Ej atpakaļ, turpini to pašu, ko tu vari, mēģini, Ričard, tas ir grūti, mēģini. Tu iegāji iekšā laukumā, puisis iegāja, jau ar mazāku koncentrāciju, viņš uzdevās jau kā uzvarējis, kā čempions. Jūs saķērāties, bija cīņa. Ilga cīņa, tu viņu saķēri aiz kimono tērpa, izdarīji ļoti veiklu kustību un viņu pārmet sev pāri, viņš nokrita zemē. Tajā brīdī manī bija šoks, jo es dzirdēju, kā vecāki treneri lietoja lamu vārdus uz šo te jauno sportistu. Teica, celies augšā, pī, tu taču esi labākais, pī, ko tu dari uz zemes, pī. Puisis sāka raudāt. Šim puisim nebija dzīvē bijis neviena zaude. Un viņš izgāja ārā no laukuma. Viņam bija minūte laika sagatavoties, viņš tā vietā, lai viņu nomotivētu, nomierinātu, viņš saņēma pretī agresiju, nevajadzīgu uzbudinājumu, atgriezās atpakaļ laukumā, un tajā brīdī, kad viņam vēl bija asaras acīs, tu vienkārši iegāji, jūs saķērāties, bija cīņa, tu viņu nometi zemē, tu uzvarēji, šis puisis zaudēja, bet tad es iegūju nākušo mācību. Un tā nākušā mācība bija, cik svarīgi ir mācēt arī zaudēt. Un es to biju gatavojies arī pēc spēcīgākām grupām, jo tu visu laiku līdz šim biji uzvarējis. Tu biji uzvarējis absolūti visas iespējamās sacensībās, kurās piedalījies. Un vienā brīdī sāk likties, ka tu pat daudz uzvari, ka tev vajag arī zināt, kā ir zaudēt. Un arī tajās sacensībās, pat pēc šīs uzvaras, es teicu, Ričard, tu esi gatavs un briedis iet tālāk ar nākošo vecumu, ar nākošo puisi. Ar šo puisi tu aizgāji, un ar šo puisi tev bija pirmā zaude, otrā uzvara, trešais bija zaudes neizšķirts, tu šo cīņu zaudēji, tu biji sudraba medaļa. Tas bija neatcerami, jo tajā vecumā neliek vecākās grupās, tāpēc, kad tā auguma starpība, pēc tam paskatīsies bekā video, foto, cik tu biji augumā, cik liela bija starpība. Bet es biju gandrītāks par šo otro vietu kā par pirmo, jo tā aiziet cīnīties jau ar to, ka tu jau zaudēt, ir daudz grūtāk nekā aiziet, ka tu esi līdzīgs. Tāds ir mans pirmās atmiņas par tavu uzvaru, tāpēc man ir ļoti simboliski. Ok, ejam nedaudz uz priekšu. Sākās futbols, tas bija mans dzīves aicinājums. Līdz 18 gadu vecumam viss, kas man bija futbols. Galvenā lieta, uz ko es koncentrējos, viss, ko es atdevu, bija futbols. Nevis darbs, nevis skola, nevis kaut kas cits. Bija tikai futbols, pirmā doma. Kāds vairāk no tavas skatu punkta bija, kad 8, 9, 10, 11. Neviens jau nezina, kurš būs labāks, kurš būs sliktāks. Visi tādā vienā līmenī. Sākas taktiskais futbols, 13, 14, 15 gadu vecumā. Tu jau lēnām saproti, ka tev var tālāk spēlēt, augstāk spēlēt, labāk spēlēt. Kāds ir no vecāka skatu punkta? Kurā brīdī? Tas ir otrais jautājums. Pirmais jautājums ir, kāpēc tu aizgāji uz futbolu? Kāpēc tu beidz karatē? Tad pienāca laiks, kad tu man teici, tēti, es esmu sasniedzis medaļu daudzumu, bet es vēlos spēlēt un darboties komandā. Tātad tu vienmēr biji tendēts uz komandu, nevis individuālu sporta veidu. Otrais teica, es to jautāju, bet Ričard, tu taču esi čempions, tu vari iet vēl tālāk, tu vari būt absolūtais pasaules čempions. Ej karatē, tā bija mana provokācija, es vienmēr esmu provocējis. Lai tu līdz galam pateiktu ne un lai tu nekad nenožēlotu. Piemēram, ne karatē. Tu man teici, jā, bet tā ir mana brīvība, tā ir mana improvizācija, man tur ir draugi, man ļoti patīk. Un es redzēju, cik ļoti tu gribi, es teicu, viss skaidrs, bet ar noteikumu. Tu nedrīksti pamest peldēšanu. Jo priekš manis peldēšana tas ir numur 1, mūsu visi bērni, tavas māsas peld. Tāpēc, ka peldēšana tā ir elpošana, tā ir
super augums un ļoti pareiza muskuļu, tā teikt, funkcionalitāte un izturība. Tu vari dot tikai peldēšanu, tāpēc peldēšana ir obligāta un plus vēl drošība dzīvē. Un savukārt, tāpēc mēs vienojamies, ka futbols plus peldēšana. Drošība dzīvē. Man bija 11 gadi. Es uzsitu futbola bumbu uz dīķa. Mums ir dīķis, liels dīķis saimniecībā laukos. Es uzsitu futbola bumbu uz dīķa, agrs pavasaris. Viņš saka, ej pakaļ. Man kājas bucas, naglas iekšā. Es eju, to dīķi eju. Nu jau sniegs bija nokusis, bet ledus vēl bija, bet to bumbu vajadzēja dabūt pašā dīķa vidū. Es eju, es to bumbu saķeru vidū dīķa. Un es jūtu, kā man pazūd visam kājām. Esmu dīķī, ok. Mums skolā māca, izrāpjamies, katru gadu notiek bērns māca, mums visi mācīja, rāpjamies uz aizmuguri. Ar alkoņiem cenšamies dabūt ārā. Kāds bija mans pirmais instinkts? Es nezinu, kā to pateikt, bet tas nebija izrāpties, izdzīvot. Es gribēju, lai man neapēd zivis. Man bija tā kā es teicu, man tik panisks bailes no zaudas, tik panisks bailes, lai man tās zivis neiekost, lai gan es zināju, ka zivis nekoš. Es izdarīju pilnībā pretējo, ko mums ir mācījis. Tev paliek izdzīvošanas instinkts, un es rāpos uz priekšu. Tā kā man mācīja peldēt, brasā, es tā arī izrāpos no ūdens. Vienkārši ar kājām un ar rokām. Nevis uz aizmuguri, kā mums mācīja. Vienkārši aiz bailēm pret zivīm izrāpos brasā uz priekšu. Tālāk es esmu uz dīķa, šādā pozīcijā, un esmu vidū. Un tu man nenāc pakaļ, bet tu skaties, tu zini, ka tu ielūzīsi, ja nāks pakaļ. Un tev arī nav virves, un virve nav nekur blakām. Un tās sajūta, ka tu pa to dīķi ej šādā vardītē uz priekšu, pa to ledu, un tu zini, ka tu jau vienreiz ielūzi, un tās bailes no ielūšanas ar priekšu, ar seju vēlreiz viņā iekšā. Bet es tagad, jebkad dzīvē vismaz zinātu, ka, ja es ielūstu, es varu izrāpties ārā, un es zinu, kā to izdarīt, jo esmu vienreiz to izdarījis. Var izklausīties nežēlīgi, skarbi, varbūt vairākumu cilvēku prātu nepieņemami, bet es vienmēr neesmu baidījies pārbaudīt bērnus tuvu ekstremālām situācijām, kontrolējamām, pieiet tuvāk dīķim, kurā es varu izvilkt, nedaudz paiet pa ledu, lai tu dzīvē saprotu, kas ir ledus, pietuvoties purvam, kurā es pats esmu iekritis un knapi ticis ārā, jo dzīve tāpatās viņas pamet šos izaicinājumus, un svarīgāk ir, kā tu rīkojies tajā gadījumā. Jā, tu niepjuki, tu izdarīji pilnīgi precīzi komandas, tu biji ārā, un tu guvi mācības, un tu biji arī šajā situācijā uzvarētājs, jo tu uzvarēji dabu ledu. Par futbolu. Atceries savas pirmās uzvaras? Futbolu. Jā, skaisti. Tur nebija svarīgi, kā mēs spēlējām, kur mēs spēlējām, ko mēs uzvarējām. Bija svarīga komanda. Kopā esam ar džekiem. Tie paši džeki, ar ko es spēlēju jau tajā vecumā, lai aizvien ir tagad mani labākie draugi. Mēs jau nespēlējām ar futbolu kopā, un iespējams ar kādu jau nespēlējām ļoti ilgu laiku futbolu kopā. Bet tās pirmās uzvaras, tās emocijas, tas, kad tu naktī nevari gulēt, tāpat kā Ziemassvētkos un gaidi kaut ko, tas ir mīļākās uzvaras. Vai tu atceries, kad es biju jums kā otrais treneris, jeb kā treneru palīgs uz sacensībām, ka brauc līdzi? Jā. Tas palīdzēja vai tas nepalīdzēja? Domāju, ka vecāki iesaist palīdzēja daudz. Mums patika skatīties, ka mums vecāki tribīnēs vai soliņi atbalsta. Vēl aizvien 16, 17 gadu vecumā jau arī bija labi, kad vecāki ir tribīnēs un ir. Atceros vienu epizodi, kad jūs spēlējāt komandā, jums bija -5 goli. Un es piegāju klāt pie jums, un toreiz nebija treneri, pamattreneri. Un es teicu, es nezināju, ko teikt, jo taktiski es neesmu tik gudrs futbolā. Un es teicu, puiši, jūs varat saņemties. Jūs priekš manis esat mazi tīģerīši, jau uzvarētāji, kuriem jāiet priekšu, un jums visiem un kopš tās reizes jūs man esat mazie tīģerīši, kuri izauguši. Un notika neticamais, jūs uzvarējāt 5 gols un plus jūs uzvarējāt šo spēli. Vai tu atceries savu pieredzi futbola Spānijā? Jā, bija 7 gadi. Jūs mums visus pārcēlāt ar māsu Spāniju uz Tenerife. Ričard, tu esi labs futbolā, kā labs objektīvi, pret ogres līmenī labs. Bet tagad tu esi Atletico Madrid akadēmijā bērnu. Un tu nezini spāņu valodu, kur ne vēl angļu valodu. Es nezinu ne spāņu valodu, ne angļu valodu. Hello, bye! Es dienas nezināju. Man saka treneris, kad viņš jau nezina. Viņš man stāsta Saturday game. Viņš jau nezina, kā pateikt to Saturday. Es vēl nezinu, kā uztvert Saturday. Tad es ceru, ka tajā nākamajā rītā, kad saulīte uzliks tajā Spānijas karstumā, mums būs tiešām spēle. Un tas jauniešu tā iespēja, ja es būtu palicis Spānijā, varbūt būtu savādāk beidzies. Bet
Tas ir no tava skatu punkta, no manas skatu punkta. Tas man bija lielākais izaicinājums, jo tu biji Latvijā labs, bet pārmest un mainīt vidi citā valstī. Spānija, kas priekš mums skaitās tur pati virsotne futbola. Un zināt, ka tā ir iespēja, ka bērns var gūt traumu. Dēļ valodas, dēļ iekšējas kaut kādas savām balsīm, ka tev esi sliktāks vai tev nesanāk. Tas ir ļoti liels pārmaiņas, un es par to daudz domāju. Un tu sākumā spēlēji otrā komandā, un es pēc laika skatos, ka tu esi labāks par pārējiem, bet tā nevar būt, jo tu nevari būt tik virs pārējiem. Un man treneris saka, jā, protams, šī ir otrā komanda, mums pirmo komandas treneris atsevišķi, tur vajag gada sagatavotību, bet jums dēls ir ļoti labs, bet mums ir kārtība, tu spēlē citā komandā pirms tam. Tāpēc es jums iesaku vērsties pie, kā bija, Atletico Madrid sistēmas komandas, un viņi ņem tikai labākos, un tur būs saruna. Un viņi tagad tev ieraudzīja, viņam pēc pirmā treniņa teica, klausies, kas ir Latvija, vai jūs tiešām zināt, kas ir futbols, kā var ielikt iekšā tik labs pamats priekš futbolu. Un es teicu, nevajag pārspēlēt, bet būs spēle. Šis džeks treniņā ir labs, bet spēlē viņš ir uz 100%, būs labi. Un tev ielika pašā, vai tu atceries savu pirmo spēli Spānijā? Nē, es neatceros, bija jauns moments. Es tev atgādināšu, pirmā spēle bija tāda, kad izgājāt ārā, bija mega liels karstums, tevi izlika izvirzītajā pozīcijā spēlēt, un tu iesiti 7 golus, un pēc 7. gola tev viens puisis liela auguma aizsargs to neizturēja, un tev iedeva tā pa ceļiem, kad tavs tas bija tik smags un tik liels, ka tu nokriti. Un tad notikās ļoti interesanta lieta. Spānijā jau bērnībā puiši mācās tēlot futbolu. Pastamies tagad spāņu futbolu, tēlo. Tu nekad nestēlos futbolā. Ja sāp, tad tu krīti, ja tu nevari piecelties, tad tu guli. Un tu pēc tās nostītās traumas, ka tu nevarēji īsti pat paiet, tu piecēlies. Uz laukuma atradās sporta treneris tajā brīdī, daktars skrēja tev klāt. Tu no viņiem muki projām un rādīji, it's ok, jo pirms tam es to teicu, Ričard, ja tu vari izturēt laukumā, izturi, tev ir tikai varbūt viena iespēja to dzīvē sev parādīt, izmantot iespēju līdz galam. Tu man biji mazliet pārpratis, un tu pat piecēlies, tā, ka tev bija tie brīdi jāguļ un beigi projām. Tev atstāja laukumā tiest vēl vienu golu. Nestāstīšu par ceļojumu, visu to, bet tad, kad mēs braucām projām, tu satikies ar to komandu, kura tevi nepaņēma savā komandā, dēļ tā, ka tur ir gadu sevi jāpierāda. Tā bija labākā salas komanda. Šī komanda bija pa vidu uz to brīdi, bet jau bija pakāpsies, tā bija ļoti principāla cīņa. Un tajā cīņā tu uzgāji laukumā, tu iesidi 3 golus, un tajā brīdī, manuprāt, bija rezultāts 2-3. Tevi pasaules treneris malā, jo tu biji nenormāls sarkans, tu biji tā piere dega, tu biji vienkārši likās, ka tu uzsprāgs no tā karstuma. Un treneris pastāstās pieri, viņš saka, nāc malā, tu negribēji, tu pretojies, bet tevi pasaules malā, pretinieki iesita, tu izgāji laukumā, bija 3-3 uz pēdējo minūti, beidzās spēle nešķirt, tā bija pēdējā tava spēle Spānijas, un pienāca klāt treneris, viņš teica, es jūs apsveicu, he's a great bombardier. Un, zini, ko man pateica, tu varbūt to nekad nezinājis. Man teica viens no treneriem, ka, ja jūs dēls paliks šeit un trenēsies, tad 14 līdz 16 gadu vecumā viņš būs tas cilvēks, kuram, ja man pazvanīs lielā komanda, galvenā komanda, es pateikšu, jā, man ir džeks, kurš ir ar darbu, ar attieksmi pārējo jau bērnībā, izrādās, ka tev redz bērnībā, kur varētu virzīt uz augšu. Tāds bija tavs bērnības futbols. Ok, lecam tālāk, jau tuvāk šim vecumam. Man ir 17 gadi, mēs esam Itālijā. Man bija trajauts ar vienu no sērijā, kas ir Itālijas vadošās līgas komanda, akadēmiju, un 17. brīdī. Es esmu šajā brīdī uzvarējis 2. līgu ar Ogre United, pieaugušo futbolā, un aizbraucu uz Itāliju atrādīt sevi. Un iet viss kārtībā, viss iet normāli. Esmu atrādījies jau 3 vietās, ir palikusi pēdējā diena, un mēs tev esam hotelī 2. Un man ir jālas kājas, man bija kaut kas tur jauni buči vai kas, jālas kājas, jau nogurums 3-4 dienas bijis pilni muskuļi. Un ir piedāvājums palikt Itālijā, mācīties tālmācībā, 12. klasi pabeigt tālmācībā un būt vienam īrēt dzīvokli palikt tur. Un es tev saku, nē, Tēfleks, es nepalikšu. Un tajā brīdī man radās ideja par Ameriku.
es tik ilgi esmu spēlējis futbolu, tik daudz atdevis, tik daudz jūs esat ieguldījuši. Es dabūšu atpakaļ. Es dabūšu atpakaļ pieredzi, dabūšu atpakaļ peso, es dabūšu atpakaļ. Un es saku, es dabūšu izglītību ar futbolu. Un tā radās ideja par Ameriku. Un tajā brīdī tu man saki, tajā hotelī, Richard, pēc 30 gadiem es sēdēsim pie galda un teiks, tēti, kas būtu, ja es būtu palicis? Un es teicu, kas būtu, ja es aizbraukšu prom? Un es aizbraucu. Un pēc 11. klases pabeigšanas es tiku iekšā Amerikā, Southkentā, kas ir privātskola, kur stipendija ir 50,000 apmērā uz vienu gadu. Skola maksās 60,000 gadā, un stipendija man iedeva 70,000 maksā skola. Stipendija bija vairāk kā 50,000 atmaksāt dēļ futbola un dēļ mācībām. Vēl dažus mēnešus atpakaļ Ogresvaldes ģimnāzijā, 11. klasē sēdēju pie logu latviešu valodā. Un es jau zināju, ka tūlīt tikšu iekšā. Bet es vēl nebiju sagaidījis atbildi, un es sapņoju par to Ameriku, par to futbolu, par to mācībām. Un man tas skolotājs, un es zinu jau zemapziņā, ka es nerakstīšu tos eksāmenus, un man jau viss, bet es izdaru savu darbu, man ir 6, 7, 8, 9, viss kārtībā redzīja. Un tas skolotājs redz, ka es izdaru, bet es tajā pašā laikā nedodu. Viņi saka, ka tu neko nesasniegsi, ka tu esi kaut kāds mākslinieks, debesīs skaties pa logu ārā. Bet es zinu, ka es braucu prom tūlīt, un es aizbraucu uz Ameriku. Un tajā brīdī es sapratu, ka Latvijas tajā 11. 10. klase kaut kas nebija līdz galam varbūt iekšā. Ko tu paņēmi no Amerikas? Noteikti tas, ka izglītības sistēma tur, lai vai kā mēs varam smieties, un filmās mums rāda, ka tā izglītības sistēma ir slikta. Un mūsu tie piemēri un tā mūsu vīzija par turieni nāk no tā, ka cilvēki aizbrauc publiskajās apmaiņas programmās uz publiskajām skolām. Es piekrītu, esmu redzējis tās publiskās skolas, ir zemāks līmenis nekā Latvijā, bet privātas skolās skolotājiem algas ir 10 reizes lielākas, 20 reizes lielākas nekā latviešu skolotājiem. Viņi par savu darbu cīnās vairāk nekā mēs par palikšanu tajā skolā. Mēneša beigās viņi mūs vērtē, bet mēs viņus arī vērtējam. Un tas, ko tev skolotājs iedod, ir 3 reizes vairāk. Tā sistēma ir kā Latvijas universitātēs vai kur citur universitātēs, tā 12. klasē vidusskolā. Tev ir jāuztver tas, ko tu vari paņemt. Brīvajā laikā tu lasi to, lai tiktu līdzi tāpat kā koledžā klasē, un skolotājiem par tevi ir vienalga, bet viņš tev iedod to visu pieredzi. Un vai tu paņem vai nepaņem, tas ir atkarīgs. Bet esmu pateicīgs Latvijai, ka viņi man iemācīja strādāt skolā. Strādāt, jo citu to tur nebija iemācījušies. Un es varēju ņemt tikai no turienes. Nākamais, kad skolā tev ir jāmauc 4 līdz 5 stundas dienā tikai. Tas nav 9 stundas Latvijā, aizēj 8 un 4 smārā. Tu aizēj, nomauc pa 2 stundām lielajām. Kārtīgi uztver, ej uz kopmītēm, kas mums tur bija, dari savas lietas un izdara visu skalu. Bet tā informācija, ko tu uztver, nav nekādas liekas, piemēram, matemātikas atsevišķi. Tas man bija 4 priekšmeti. Ekonomika, uzņēmējdarbība, Amerikas vēsture, kas man bija interesanti. Es nebija interesējies par Amerikas vēsturi. Un tur vismaz mācīja kaut ko. Mums lika lasīt grāmatas par kodola krīzēm, par Kubas krīzēm, vispārējo Kenedijiem. Nevis mums Latvijā par Ēģipti lasīt un par to, kas notika pirms 40 gadiem. Kur jau vairs? Man patika Amerika, noteikti. Kā ir dzīvot bez ģimenes gandrīz gadu? Pirms braukšanas man teica, ka lūšanas punkts ir 3. nedēļa. Mans draugs arī bija ar kuģi, tagad praksē vairāk kā 8-7 mēnešus. Viņš man piekrita, ka 3. nedēļa un 3. mēnešus smags. 3. nedēļā 1. ir adrenalīns, 2. tāda iešanās, 3. esmu pāri kontinentam, esmu pāri okeānam. Es nevienu te nepazīstu. Pilnībā nevienu nepazīstu. Es nekad dzīvē nebiju iemests situācijā, kuras nevienu nepazinu. Un nepazīšu vēl 4 mēnešus neredzēšu cilvēku, ko es visu dzīvi biju apkārt. Un saprotu, ka tas ir pa īstam 3. nedēļā. Bet, tu iemācies, tu paliec pastāvīgs, sāc savu veļu mainīt. Paliec pastāvīgs un 3. mēnesis ir pasmags. Bet, kad tu iejūties, tad tu atbrauc Ziemassvētkiem apakaļ, brauc prom. Tu jau zini, kas tev būs priekšā, kas tev sagaida, tu izdari. Un viss pierod cilvēks, pie visa pierod. Tu beidzi Amerikā priekš mums 12. klasi. Jā. Tā tev ir izglītības diploms ASV. Tev bija plāns palikt, un tevi viena no komandām, 2 komandas tevi draftēja priekš sevis. Jau savās komandās bija priecīgas, bija approved. Bet Trumps tajā brīdī uzsāk šo migrācijas politiku izglītības jautājumā, un augstskola, kuru tevi gribēja, ļoti gribēja, nespēja salikt komandu, nezinot, kāds būs gala lēmums tiesā. Jo tajā brīdī ASV prezidents pateica Trumps, ka migrācijai tur stop izglītības ziņā.
augstākā, pēc tam reģionāla tiesa, jeb štata tiesa pateica, ka nē, tas nav bijis pareizi, un savukārt augstākā tiesa pēc tam teica, ne, ka tomēr Trumpam bija taisnība. Tu tieši biji tajā brīdī. Mans jautājums. Tevi joprojām gaida ASV. Tu esi uzsācis mācības tālmācību. Jautājums, vai dzīvē kaut ko var nožēlot, vai tomēr tā visam bija jāsakrīt? Varbūt, kad Trumps bija tavā pusē un uztaisīja tev pauzi un teica, pabeidz kaut kādu, un tev varbūt darāmas lietas jau tagad ir. Jā, ir marts, 25. gada. Un marts ir process, kad notiek jau beigas. Tu esi visu gadu aplajojis skolām. Martā to saka atbildes jau pirmās. Un es zinu, ka Division 1, Division 2, Division 3 skolas ir piedāvājumi, viss notiek. Un ir ļoti labs piedāvājums no vietas, kuras gribētu arī dzīvot tos nākamos 4 gadus, no labas skolas futbola. Un ir labs piedāvājums. Un es saku jā, tajā brīdī. Jo es zinu, viss esmu izdarījis, savu darbu izdarīju Amerikā. Es saku jā, es augšu. Mēnesis štats, man patīk ļoti Amerikā. Es saku jā. Paralēli man tas laiks uz rokām bija tik daudz Amerikā, ka tev nav sociālās dzīves. Tu esi tikai kopmītēs, skolā, futbols. Kopmītēs, skolas, futbols. Tik laiks daudz, nav videos, vairs nav nekas. Es atvēru uzņēmumu Amerikā. Savā Connecticut štatā es jau uzsāku uzņēmumu, attēlināt savā datorā. Amerikā uztaisīju savu uzņēmumu. Man bija viens plāns. Es jau vasarā nebraukšu uz Latviju, braukšu uz šo skolu, jau noīrēšu dzīvokli. Kādu dzīvoklis noīrēju vietu kafejnīcai, pokasbrodei. Es jau gribēju uznākt, man patika ēdiens. Tad neviens TikTokā vai Facebookā nezināja, ka man vēl patika ēdiens. Man nebija sociālo profilu. Man patika ēdiens, un es jau sāku interesēties par uzņēmējdarbību. Es noīrēju vietu, iemaksāju depozītu, izdarīju visas atļaujas, lai atvērtu Pokasbrodas kafejnīca. Mēneša štatā, pilsētā Vatervilā, pie skolas. Un es sēžu airportā, esmu jau aizlidojis, paņēmis visas savas mantas no skolas, doties turieni. Un esmu jau samaksājis naudu par mašīnu, lai brauktu. Man redzēja mašīnu. Un Ričard, tu nevari noīrēt. Tu vari nopirkt mašīnu, tu nevari dabūt apdrošināšanu mašīnai Amerikā. Kā pilsonis F1 vīzā skolnieku. Vari, bet par 20,000. Par 20,000 mēnesī. Nedara. Okay. Un tajā brīdī es vēl sapratu to, ka man jau to bija teikuši, bet es gribēju pievērt acis uz to, ka es kā F1 students nedrīkst strādāt. Man var būt uzņēmums. Man būtu uzņēmums, es varu atvērt uzņēmumu. Tu nedrīkst strādāt savā uzņēmumā. Es gribēju pievērt to acis un tāpat viss izdarīt. Bet tajā brīdī kaut kas tomēr saka, ka viss ir pret tevi, visums ir pret tevi. Tu viss, bet mašīna tev nebūs. Un bez mašīnas neko nevar izdarīt. Piegādas, tas, neko nevar izdarīt. Ko darīt? Esmu Amerikā, man vēl palikšu 2 mēneši šeit. Davai, sociālo kontentu. Es vēl nezinu, ko es īsti ar viņu izdarīšu. Man patīk gatavot, man patīk pannas, man patīk uzņēmējdarbība. Sociālo kontentu. Sāku tiktu kā likt video par Ameriku, savu pieredzi. Un aizgāju vilnīs. Tagad tu noķert viņu, eju uz augšu tajā snowballiņā. Un viss iet. Un es sasniedzu 1000 sekotājs, man liekas. 1000 sekotājs, putu sapņojos par to vēl nesen. Nedēļas laikā kaut kas notikās, kaut kas tāds. Un sēžu Floridā tajā pie ūdens un domāju, mēs Latvijā varētu 10,000 sekotājs dabūt. Tu saki, man tas jau tā nereāli, bišķi nu tā. Es domāju, jā, tas ir nereāli, bet maucam, turpinam. Es saku, es braukšu uz Latviju, skola ir beigusies, pabeidz 12. Es atvēršu Eiropā kafejnīcu. Es atbraucu uz Latviju, visas savas mantas, sakrāmēju iekšā savā 2004. gada Bambi 300. Kurš varbūt aizbrauks pa Eiropu, varbūt neaizbrauks. Viss sakrām iekšā. Pat airfryeri ieliku iekšā. Un brauc. Kopā ar māsu. Māsa man filmēja vēl un palīgā bija arī tāda izpētē. Mazā māsa 14 gadu. Braucam pa Eiropu, Horvātiju, Itāliju. Un es turpinu savu sociālo mediju saturu veidot. Un cilvēki domā, ka esmu kaut kāds kosmonauts, pat kādām tur valstīm dzīvojis. Bet nē, es biju kafejnīcu atvērt. Nonāca līdz tam, kad nebija īstais laiks, nebija īstā vieta. Atgriezos Latvijā. Turpināt savu uzņēmējdarbības plānu, turpināju sociālos medijas. Un pienāk brīdis, kad tu jau sakrājies vairāk, jau ir normāli. Un es jau pirmajā pusgadā, es sāku aprīlī sociālos medijas, jau pirms tam es biju uzlicis likmi uz produktu. Es vēl nezināju, kā es viņu pārdošu, bet es jau 3 gadus biju izmantojis noteiktas materiāla pannas nerosošā tērāt. Un es redzēju problēmu tirgu un uzliku likmi. Par to pastāstīšu citreiz, kā es nonācu līdz pannām, bet likme bija uzlikta, sociāla tīkla aizgāja, visi forši. Un šobrīd es nonācu līdz tam, kad par to jau citā epizodē, bet es gribēju arī šajā nedaudz dzirdēt no tevis, kā spectatori, no skatītāja, kāds ir bijis izaudzēt bērnu, jo es arī nākotnē vēlos bērns. Un viņš šobrīd ir 19 gados, kad visu var satautīt, visu var izdarīt, ir tik daudz dienā nav pietiekama stunda. Un
Par to paldies tev. Es gribēju pastāstīt arī par savu pieredzi līstam un par uzņēmējdarbību un par tavām uzņēmējdarbības pieredzēm jau tālāk. Jā, pabeidzot šo epizodi. Es zinu cilvēkus, kas ir izveidojuši veiksmīgus kontus. Es zinu cilvēkus, kas grib kaut ko nākotnē darīt. Es zinu cilvēkus, kas ir atlikuši, lai kaut ko darītu. Es zinu cilvēkus, kam ir vismaz 10 biznesa plāni. Es zinu daudz cilvēkus, bet es zinu ļoti maz cilvēkus, kas paņem lielajā somā urbjus, skrūves un brauc uz Ameriku skrūvēt kafejnīcu. Es zinu maz cilvēkus, kas paķer līdzi māsu, iemet mašīnā, paņem fritieru un brauc atvērt vaļā kafejnīcu. Es zinu vēl mazāk cilvēkus, kas ir uzbūvējuši sociālo kontentu tādu, ar kuru pelna 2-3 vairāk kā vidē pelna Latvijā cilvēks. Es zinu maz cilvēkus, kas 19 gados atvēruši uzņēmumu, kuru pirmā mēneša apgrozījums ir 10 000 eiro ar pietiekami labu profitu. Un es zinu maz cilvēkus, kas nebaidās no šī darba, bet šo darbu padara lielāku, efektīvāku. Un es nezinu nevienu jau, kurš ir nopelnījis iespējams savu pirmo miljonu līdz 21 gada vecumam. Līdz miljonam vēl tālu, bet līdz 21 gadam arī tālu.